Te Katrīna, un šis ir mūsu vietējais biohackeris Māris. Un šodienas epizodē raidījumā Labāks tu dienas mikrodeva mūsu temats ir saruna ar sevi pirms izšķirīga lēmuma. Māri, varbūt var iepazīstināt mūsu viesiem? Jā, šodien mums ir divi jauki cilvēki. Ieva Bite, psihoterapeite, daudz gadus darbojās šajā jomā, un Zorgus, cilvēks, kurš ir pazīst daudzus cilvēkus, influencerus, slavenības, un visdrīzāk sēž uz daudzām cepurēm. Aiziet. Tātad saruna ar sevi pirms izšķirīga lēmuma. Man apdomājot šo tēmu, tādas pirmās domas, kas bija, pirmie vārdi, kas iepeldēja, bija intuīcija, apziņa. Es domāju, es arī gribētu noskaidrot, ko šie vārdi īsti nozīmē. Un arī skatītājiem, es domāju, noteikti interesēs. Tāpēc, Ieva, varbūt varētu iesākt šo raidījumu, izstāstot, kas tad tavā prātā ir intuīcija? Es varu nojaust, kas ir intuīcija. Tu vari sajust, jā. Tu vari intuitīvi pateikt. Es varu intuitīvi pateikt ar intuīciju. Man liekas, es nojaušu, es sajūtu ar iekšām, kas ir tas, kas man jādara šobrīd. Okay. Un kā būs ar apziņu, Zvargus? Apziņa ir kaut kas tāds, kas iekļauj visu cilvēku, visu domāšanas procesu, to skatā es pieļauju varētu iekļaut arī intuīciju. Un es esmu no šī, tādā ziņā es negribētu iet kaut kādās smalkumos par kognīcijām un tā tālāk, bet man liekas, ka ir runa par to, ka apziņā uzsvars būtu tas, ka mums ir 3%, 5%, tā ir hipotēze, 3%, 5%, ko mēs saprotam par sevi. Tā ir apzinātā daļa, un mums ir neapzinātā daļa, kur mēs varētu likt bezapziņas, zemapziņas, vienalga, kā mēs atkal to nodefinēsim, bet tā ir mana interpretācija, ļoti vienkāršota interpretācija no tā. Jā, un arī vienkāršotā veidā pieņemsim apzināts cilvēks. Kā jūs to uztvērtu, arī parādīsies šis vārds, ko nozīmē apzināts cilvēks? Apzināts tādā nozīmē, ka viņš patiešām spēja vērot, kas ar viņu notiek, ko viņš domā, ko viņš jūt. Viņš spēja pats novērot sevi. Tas ir par tā maņām. Un pasauli. Jā. Maņas. Jūtu, dzirdu, redzu. Jā. Saprotu. Jūtu, dzirdu, redzu, sajūtu, bet arī savas emocijas, savas domas, visas savas. Jā, un šajā epizodē arī būtībā par to arī koncentrēsimies. Kas tad ir tā iekšējā saruna, kā mēs viņai varam izsekot līdzi, varbūt, nepakontrolēt, bet vairāk iepazīt sevi un izdomāt, kā tad tikt galā ar grūtākām situācijām. Un es domāju, pirmais segments, ko mums patīk šajā raidījumā palaist, ir tāds kā fakts vai mīts spēle. Kāds izpaudīsies ļoti vienkārši, es jums piedāvāšu apgalvojumu, un jūs reizē visi man izvērtēsiet, vai šis ir fakts, vai šis ir mīts. Dažiem tur ir tādas strīdīgas, nav pareizs balts un melns. Šeit var būt arī tā, ka viedokļi atšķirās. Tā kā droši, vēl garākās diskusijas atstāsim gan vēlāk šajā epizodē, bet pagaidām tīri tā izvērtēsim, kur ir patiesi, kur nē. Un arī pirmais, jo vairāk lēmumus pieņemam dienas laikā, jo sarežģītāks kļūs jebkura nākamā izvēle. Mīts. Jo grūtāk vēlāk pieņemt lēmumu. Pieņems visu dienu, es domāju, pieņēmis tur tik daudz lēmumus tur darbā, atnākšu mājās un paprašīs, kas man ir jādara. Spēšu to izdomāt? Jā. Kā Māri, Zvargus, kāds jūs domas? Tas ir mīts pie viena nosacījuma. Ja es teiktu pašjūtu, tad tas darbojās, ja ir labi pašjūta, tad viss ir kārtībā. Un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no ķermeņa stāvokļa. Jo ķermenis fantastiski iekļaujami uztver. Māri? Jā, es teiktu mīts, jā, es piekritīšu. Jautājums ir, kas ir lēmums? Mēs pieņemam ļoti daudz lēmumus ikdienā. Viss, jebkas kaut mazākais. Man liekas, šeit arī epizodē mēs runāsim par dažādiem. Tie, kas sarunājas ar sevi, automātiski tiek ierindoti trakajos. Mīts. Mīts, vai arī tā taisnība jau visi ir tādā gadījumā traki? Tas par to mēs neiebrauksim šeit šodien. Visi mēs esam normāli, visi mēs esam traki reizē. Ierindoti sevi trakajos. Jā, bet man liekas, ka traks varētu būt cilvēks, kurš nerunā ar sevi. Tas varētu būt, man liekas, ka patiesībā. Jā, ja tu tāda balss vispār iekšā nav, tad kaut gan varbūt arī ir tāda cilvēka. Trakums ir spektrs. Bija leģenda par vīriešiem, ka viņiem apstāsta, kas viņiem domās notiekās, un tur ir tukšums vienkārši. Tā, bet tas ir joks. Pētījumi liecina, ka skaļa sarunāšanās ar sevi var uzlabot atmiņu un kognitīvās spējas. Wow, skaļa. Skaļa sarunāšanās? Jā, tieši. Pieņemsim fakts. Jā, nē. No jūsu pieredzes kaut vai. Es domāju, tam nav nekāda sakara. Tas ir atkal jautājums, kā tu sarunājies. Ja tu sarunājies neapzināti, vienkārši kaut ko tur vāvuļo, tā kā tu varētu pateikt cilvēks ar ierēbis, un tad viņš sarunājās ar sevi. Tas domāju, drīzāk būs tas, ka mēs izējām cauri kaut kādām darbībām. Es zinu, ir ieradums cilvēkiem, tu ej un tu runā līdz to, ko dari, vai arī tu mēģini izdomāt, ko es tad, kur es braukšu, un tu izrunā
ar sevi aprunājies vienkārši, ka nebūtu nesaskēries. Balsī, tu domā, ja? Jā. Ka tam ir nozīme. Nē, nu, ja tu skaļi saki to, ko tu gribi, un tev tas spoguļi atsitās atpakaļ, tad tu sevi sadzirdi. Jā, bet kā tas attiecās uz cilvēkiem, kuriem ir Jā, vai tas uz visiem, vai ne? kas skaļi Tā kā, ja sarunājas. viņi ir kurmēm, piemēram. Jā. Laikam daudz nianses. Ieteikums ir piefiksēt, kuram tas darbojās. Jo ir kādam, kas darbojās, un ir kādam, kuram nedarbojas. Tā kā ja cilvēki saka, es negribu to skaļi teikt, tāpēc tas nepiepildīsies. Jā. Vai ir kāds, kas saka tieši otrādi? Okay. Vienmēr jāsako iekšējai sajūtai, jeb intuīcijai. Ir Fakts. gan droši vien, tā kā gan racionālais, gan emocionālais prāts. Tas ir tas, kā es to definētu. Domāju, tas vairāk ir domāts, jums visiem mums ir tā sajūta iekšā, kaut kā uz vienu pusi vai uz otru pusi tev pašam liekas tā intuīcija, vai jeb tā balss, vai kaut kas tev velk. Un tas drīzāk domās, dažreiz tev intuīcija var būt gan laba, teiks, piecelies, tieši teikt, necelies no gultas, un tā varbūt būs tā, ka mēs neklausam, vai arī pretējais intuīcija kaut ko man jaunu vajag. Tāpēc vairāk, es domāju, arī no manas puses ar šo sekošanu intuīcijai, tur tā jāuzprasa, cik ļoti šoreiz tā intuīcija varam uzticēties. Un tas, laikam, jāmācās ar intuīciju sadzirdēt, un tad jāmācās atšķirt graudu no pelavām. Laikam, jābija tas. Jā, kas ir impulss? Man tagad vajag kaut ko tagad īslaicīgi pabarot sevi, varbūt tas ir tieši tas, to, ko man nevajag ilgtermiņā. Man intuīcija saka, man vajag tagad iet tiktokā uz 3 stundām. Jā. Nu, piemēram. Tad var arī Jā, bet tas patiesībā ir vienkārši emocionālais prāts. Tā kā man ir tiešām impulss, un tas tā nav intuīcija. Apzinātība saistās tikai ar meditāciju un garīgajām praksēm. Galīgi nē. Absolūti nē. Nē. Šos arī ļoti gribēju Šis ir viens no trakākajiem mītiem, kāds vispār ir, jo mums jāfiksē, kādi no kā man bailes nāk, kādi man priekšstati, kāpēc es tā izturos par to cilvēku. Mums viss process, kā mums ķermenis uzdevās. Ikdienā, nevis kaut kādās visu laiku arī tagad, meditācijās. piemēram. Lielu dzīves lēmumu pieņemšanai vienmēr ir jābūt sarežģītai. Mīts. Es domāju, tur var būt vieglums visā tajā, ja tev ir prasmes, zināšanas, kaut kādi apstākļi apkārt, kas tev palīdz kompensēt to smagumu sajūtu lēmumu pieņemšanā. Kā jūs domājat? Es domāju, tas var būt sarežģīti, bet tas var nebūt sarežģīti. Jā, tam nav jābūt obligāti, nav jāmēģina tur visu padarīt komplicētāku. Īstenībā dažreiz arī vieglāk iziet cauri. Tā. Cilvēki bieži reaģē emocionāli uz lēmumiem, pat ja domā, ka tos pieņem objektīvi. Tā vēlreiz piedod? Cilvēki bieži emocionāli pieņem lēmumus, ja pat domā, ka to izdara objektīvi. Emocijas ir vienmēr iesaistītas lēmumu pieņemšanā, bez viņām nevar vienkārši. Jā. Bet, tur pieņemsim arī situāciju, jā, šeit viss tādas situācijas gan jau ir, bet, es domāju, tas vairāk cilvēkiem, piemēram, arī kā studentei šobrīd, tev ir domā šobrīd, kā iesākt, bet tu domā, labi, šis projekts nav priekš manis. Un tad tā var būt tava intuīcija, bet tās var būt arī vienkārši tos bailes, par ko arī parunāsim nedaudz tālāk. Un tieši, lai noslēgtu šo faktu mītu sadaļu, vai ir kāda, racionāla domāšana vienmēr noved pie pareizā lēmuma? Es domāju, tas ir mīts, tāpēc, ka to, ko jūs runājat par iepriekšējo tēmu, man liekas, ka cilvēki ir fantastiski racionāli. Un mums ir fantastiski iespēja un talants mānīt sevi, uzskatīt, ka mēs esam racionāli, kaut arī mums pārsvarā ir kaut kāda totāli iracionālas motivācijas. Es gribu aizbraukt pirms jums balli, es gribu aizbraukt uz tusiņu, un es izdomāju visādas racionālas iemesls, ko pateikt vecākiem, lai aizbrauktu uz tusiņu. Tur pat nav nekāda loģika, otrā dienā es jutīšos slikti, bet es iemācos attaisnot visu, ko vajag dzīvē, un mēs tik iracionāli esam. Šī planēta ir fantastiski iracionāla. Jā, bet es domāju, ir labi, ja ir arī racionālais iesaistīts. Tā kā es varu gribēt aizbraukt uz tusiņu, man ir daudz labu iemeslu, kāpēc man to vajag, lai uzturētu attiecības ar saviem draugiem. Tas ir ļoti racionāls iemesls. Tur ir kolosāli iemesli, visādi, es domāju. Tā kā tur ir jābūt arī racionālam. Visur ir racionālais. Zin kā no malas klausoties mītu un faktu sadaļu, mēs redzam, ka šī tēma ir tāda it depends. Jā, ļoti. It depends, jā. Ir racionālais, iracionālais, mēs jaucam to intuīciju, kur ir tas emocionālais impulss, ko tu pacēli, tad tavas piebildes, man liekas... To savienot, racionālo ar emocionālo savienot, integrēt, un tad mēs nonāksim pie labākiem lēmumiem. Jā. Nu ko?
Ejam pētīt un skatīt tālāk. Domāju, ka ejam risināt šo mēzglu, kas man šeit ir izveidojies. Cik mums ir 3 dienas laika? Mēs esam 3 dienas par šo runājumu. 4 dienas, ok. Šodien mēs te paliekam 4 dienas. Tas varētu būt labs sākums. Mēs šodien šeit paliekam 4 dienas. Tas varētu būt labs sākums. Labi. Tad šī poza ir brīžiem, kad mēs jūtamies nepilnvērtīgi, nokaunējušies, nobijušies, vārdu sakot, kaut kādā veidā slikti par sevi. Mūsu dabīgā tendence tajos mirkļos ir sarauties, sagumt, noslēpties. Lai to mainītu, mēs ieņemam pilnīgi pretēju pozu. Tie, kas ir redzējuši Grejas anatomiju, tad vienā sērijā visi ārsti pēc kārtas pirms kaut kādas sarežģītas operācijas šo dara, lai justos par sevi pārliecinātāki. Tātad, ko mēs darām? Mēs sajūtam sevi pilnībā uz zemes, tā kā mums kājas ir uz zemes, mēs esam iztaisnojušies, iztaisnojam muguras, atliecam plecus, ieliekam rokas sānos, tā, ka tiešām mēs sajūtam, ka pleci ir atpakaļ, bišķiņ paceļam zodu uz augšu, pasmaidam, varam aizvērt acis un atcerēties kādu brīdi savā dzīvē, kad mēs bijām lepni par sevi. Kad mēs patiešām sajūtām, ka mēs esam izdarījuši kaut ko brīnišķīgu un lielisku. Un tad ieelpojam, vizualizējam šo atmiņu un vienkārši pastāvam kādu brīdi šajā lepnuma pozā. Un jūs redzēsiet, ka jums mainās pilnībā jūsu emocijas tādī mirklī, un jūs varat dabūt daudz lielāku pārliecību paši par sevi. Jā, tad uzsāksim šo, man arī ir jautājums sievai. Bez kafijas. Tātad, kāpēc ir svarīgi saprast savu iekšējo balsi un emocionālo intuīciju? Un kā varbūt mēs par to varam izdarīt? Mums ir svarīgi saprast savas emocijas, tāpēc, ka emocijas mums ļoti daudz ko pasaka. Viņas pasaka mums to, ko mums vajag, viņas palīdz mums sazināties ar citiem, viņas palīdz sazināties pašiem ar sevi. Tā kā tādēļ mums ir ļoti svarīgi saprast, jo emocijas mums parādīs to virzienu, kur mēs gribam iet, tā kā vai mēs gribam iet uz to ballīti, un parasti mēs gribam dēļ visādiem emocionāliem iemesliem. Mums vajag to saprast, tā kā tas mums palīdz saprast savas patiesās vajadzības. Kas notiek, ja mēs nesaprotam? Tad mēs iekrītam visādās auzās. Man ienāca prātā, ka tu dalījies, ja mēs izzūmojam to visu to procesu, kā tu saki, tur ejam uz ballīti, vai ir tie posmi, kur kaut kas tas racionālais, emocionālais, kur viņi tā kā pieslēdzās, vai viņi ir 100 notikumi, vai patiesībā tur ir konkrēti viena emocija, kas ir, tad ir kaut kas racionālais, nezinu to, ko Zorgus minēja, tu tur vecākiem iracionāli mēģini paskaidrot, ka tev jāiet, un kaut arī tu nākamajā solī zini, kas būs tur rīt no rīta. Ja izzūmo, tā teikt, ļoti no augšas paskatās un iezūmo iekšā, ir viena emocija kaut kādā lēmuma pieņemšanā notikumā, ar kuru tu valdi darbojies, vai tas ir tomēr aiziet spektrs? Jā. Es domāju, Mārta, tas ir atkarīgs no lēmuma nozīmīguma. Tā kā cik tas lēmums tev ir liels, ja tur ir stāsts par ballīti, tur var būt vismaz 7 dažādas emocijas. Tā kā, bet dažos gadījumos var būt tikai viena. Cik bieži vispār prāts mūs, es varbūt nepareizi vārdu, bet māna, jo ir bieži tā, ka tu vairākas lietas izjūti, bet viņas diezgan ātri samainās. Un tu pats vari lēnām tā kā ietam cauri, un saprast, sākumā man bija bail, bet tad sākt saprast, vai man tiešām bija bail. Un cik ļoti kā tas vispār strādā, kāpēc mums prāts tādas lietas dara, kāpēc viņš mūs tā māna? Varbūt nemāna, varbūt tās vienkārši ir emocijas, kuras mainās, jo emocijas vienmēr mainās. Tā kā man varbūt ir bailes, ja es neaiziešu uz to ballīti, tad man izslēgs no tās kompānijas. Un tad pēc tam es mazliet padomāju, paskatos faktus un saprotu, ok, būs citas ballītes. Un man vairs nav bailes. Tā kā varbūt viņš nemāna, tās ir mūsu emocijas tādā brīdī, bet viņas mainās. Viņas vienmēr mainās. Tās, starp citu, ir labā ziņa par emocijām. Jā, tad pieņemsim arī, kā man šobrīd studentiem, liels tāds lēmums ir jāpieņem, ko mēs darām tālāk pēc skolas. Un šis tas mirklis, ka, man liekas, visi man vienkārši piekritīs, tu esi vairāk ar saviem demoniem sāc cīnīties, vairāk sāc iepazīt arī savu prātu. Un, manuprāt, tas viens liels mirklis, cilvēki domā, cik tās robežas mēs uzstādām. Pieņemsim, es gribu mēģināt jaunu projektu, bet man iekšā saka, labāk ej tomēr studē, būs drošāk. Un ikā man tā intuīcija tomēr ved
pa tādu garlaicīgāku, varbūt ceļu tradicionālāku, kaut gan man ir šī iespēja, ir teorētiski šis te plāns, bet es vēl nedaudz pabaidos. Kā jūs domājat, vai šīs bailes, viņas tomēr ir tādas piesardzībai labas, vai viņām labāk vajag pacīnīties tomēr un izlausies viņām cauri un tomēr pamēģināt to jauno? Varbūt var pastīties, cik tās bailes ir pamatotas. Tā kā, ja tu pamēģini kaut ko jaunu uz 1 gadu, vai ne, tā kā, kas tur ir tik šausmīgs, tad tur varbūt var bišķi pieslēgt arī to racionālo, mēģināt saprast, cik tas ir pamatot. Bet vispirms tev skaidri jāapzinās tās bailes, tā kā, cik viņas ir lielas. Svārgus, varbūt tu kādu tehniku arī var ieteikt, kā mēs varam vispār, piemēram, mums ir 2 ceļi, kur iet, pilnīgi tev abiem ir ļoti daudz plusi, ļoti daudz mīnus, bet, līdzvērtīgi. Kā te mēs to galu lēmumu varam pieņemt? Dieniņās, restīvi, es esmu laikam pesimistiskāks par Ievu, attiecībā par to mūsu lēmumu pieņemšanu tādā ziņā, ka es emocionāli intelektu diezgan daudz esmu strādājis, un tur tas viena no lietām ir tas, ka, piemēram, tu vari atšķirināt tās emocijas, ko tu Māri ierunājās, un tad viena no lielākajiem pārsteigumiem, ko es cilvēkiem dažreiz gribu uzdāvināt, vai tu vari piefiksēt tās emociju daudzumu, kas tev ir. Un tad cilvēks saka, man ir 1 emocija vai 5 emocijas. Klasiskais jautājums auditorijā, kā tu šobrīd jūties? Normāli. Tad tā ir tāda analīze, un dažreiz ir latviešiem skaists teiciens nesūdīgi, kas arī tāds burvīgs, tāds spēcinošs atbildi nesūdīgi. Bet, ja mēs ejam dziļāk, tad mums katrā sekundē ir 10, 20, 30 emocijas. 40 emocijas. Arī tagad man varētu būt 40 emocijas. Un tā analoģija ir dīvaina. Visi droši vien zina hormonus. Visi droši vien zina, kas ir adrenalīns, vai adrenalīns, kas rodās kaut kādā sajūtā. Mums ir 300 pāri hormoniem. Un savā ziņā katrs tas hormons atbild kaut kādā, viņš taisa kaut kādu emociju mums. Un tā lēmuma pieņemšana, viņa principā sanāk tā, ka ir drausmīga gūzma ar emocijām, drausmīga gūzma. Bet mēs pārsvarā esam tādi cilvēki, kas iet pa tumsu, un mums ik laikam airas krāmē pa galvu. Tu jau vienkārši pakaļ tumsu, un tu pieņem kaut kādu lēmumu, un domā, ko es vakarā izdarīju, vai ko es atkal tur 3 stundas pēc TikTok, vai otrā dienā tu esi kaut ko atkal naktnēs gulējis. Mēs pieņemam drausmīgākajā gūzmā emociju, drausmīgākajā gūzmā, kuras mēs nepiefiksējam. Mēs kaut ko tā kā, kā tu jūties nesūdīgi. Mums apakšā ir drausmīgi daudz emocijas. Un, ja mēs viņus nepiefiksējam, tad, principā, mēs esam tā kā tumsā, un mēs vienkārši taustamies tumsā, un mēs izdomājam racionāli, varbūt es darīšu to, vai es darīšu to, bet patiesībā mēs esam fantastiski. Tā ir mana tāda pesimistiskā redzējums, mēs esam fantastiski iracionāls būtnes. Tas ir iemesls arī klimata visām pārmaiņām, kāpēc cilvēkiem nepielēc, kas kaut kas notiekās, vai kāpēc kaut ko ierēdniecība dīvaini dara, vai viss brīnās par vēlēšanu rezultātiem. Mēs esam fantastiski iracionāls būtnes tieši tā iemesla dēļ. Mums ir drausmīgi daudz emocijas, kuras mēs nefiksējam. Es domāju, es to pieņemu to lēmumu, tāpēc, ka es baigi izdomāju. Nē, arī tava domas bija emociju virzītas un grūstas, un mēs esam fantastiski tādi, principā, neloģiska civilizācija. Jā, bet, protams, es tev piekrītu, bet es arī pēc savas pieredzes, jo es redzēju, ir cilvēki, kuri nedaudz tomēr apzinās savas emocijas, viņi kaut kā spēj to vadīt, spēj nokontrolēt, kurā mirklī viņiem parādās tur bailes tas, vai cilvēks vispār plūst pa dzīvi, kas man tur bailes, dusmas, viss vienā virtulī, un tad arī tā lēmumi tomēr, manuprāt, paliek tādi šaubīgāki. Pēc manas pieredzes vismaz pagaidām, arī pašai, tad, kad tu tomēr nedaudz saproti, ko tu zemapziņā jūti par to lēmumu, ne tikai, kas ir tās virspusējās domas, kas man galvā ir tur, es varu nofēlot, vai arī man tur visi pazīst pēc šī, būs baigi forši, vai arī tieši pretējais. Varbūt tomēr, kā mēs varam saprast, kāda emocijas izjūt? Varbūt tāds dīvains jautājums, bet kā es varu atpazīt tās emocijas? Jā, es domāju, tā kā emocijām ir arī, tādas kopas vai ģimenes, un tā kā mēs varam vismaz tajā virzienā saprast, vai man ir vairāk tas no baiļu sērijas, vai man tas ir vairāk no dusmu sērijas vai skumju sērijas, un tas ietekmē to, ko es gribu darīt, un tas ir saistīts ar to, ko es domāju, jo domas ir daļa no emociju tīkla, un principā jautājums būtu par emociju atpazīšanu nevis tikai tajos grūtajos brīžos, lēmumu pieņemšanas brīžos vai stresa situācijās, bet ikdienā. Tā kā tas ir tas veids, kā viņas trenēt, tā kā pačakot, un kaut vai reizes stundā, ko es jūtu, ko es sajūtu ķermenī, kādu emociju es jūtu šobrīd. Pamatīgi klausos un mēģinu saprast dziļas tēmas te un mēģinu izdomāt priekš sevis. Tu man tikko atbildēji, tas ik pa brīdim tas jautājums, ko tu arī auditorijai prasa, kā tu jūties. Labi, atbildi ir normāli. Pirmajā reizē, otrajā reizē, varbūt 100. reizē, ja man kāds paprasīs jautājums, varbūt aizdomāšos, un varbūt tajā vidē apstākļos es atbildēšu savādāk, un tas normāli pārvērtīsies par varbūt no sākuma nesūdīgi, tad kaut kādā brīdī viņš uzies uz celiņa, es jūtos jau kaut kādā pamata tajā grupu emocijā, priecīgs, vaimīgs, skumīgs vai kaut kas tāds. Jautājums sev,
pēc idejas saruna ar sevi, un tur tā intuīcija, apziņa sāk kaut kur vērties. Es ieteiktu vienkārši vienu mazliet paturpināt šo par to, ko darīt. Tad tu prasīji, ko ieteiktu darīt. Tad visi var ierakstīt Google, piemēram, emociju aplis. Tie, kas lasa angliski, ir ļoti daudz, ir tāda burtiski emociju apļu, kur ir ļoti, ļoti daudz tās emocijas. Un viena no lietām, ko es sāku darīt parasti, numur viens, principā, ja gadījumā kas nekaunoties par to, ka jūs tās emocijas nefiksējat, šī ir baigi svarīga lieta. Mums ir milzīga stigma uz sevis pētīšana, mums ir milzīga stigma atzīties, ka es kaut ko nemāku, it sevišķi tāpēc kauns iet pie psihologiem, psihoterapeitiem, tāpēc, ka, Dievs, es esmu kaut kāds losses, lūzers un tā tālāk. Ir runa par to, ka tā ir vesela, spēcīga cilvēka pazīme, ka tu sāc to darīt, ka tu sāc to pētīt, tāpēc, ka jo lielāks, jaudīgāks cilvēks savā dzīvē esi saticis, jo tur ir stāsts par to, ka viņi ir sākuši to strādāt. Līdz ar to tu vari iet vienkārši Googlā, ierakstīt emociju aplis, un viena no trikiem, ko es parasti mācu darīt, salikt prātu ar emocijām kopā, un prātam patīk exceliskas struktūras un emocijas tāds peldošs. Ko tas nozīmē, ka tu taisi to emociju apli, un tu skaties, ka, piemēram, man ir tagad skumjas. Tur ir emocija apli, kas ir ļoti niansēta. Man ir aizkaitinājums, man ir vilšanās, man ir nožēla, man ir 300 emocijas. 300 emocijas ļoti ātri var atrast. Un tu liec no 1 līdz 10, cik tev spēcīgi tā emocija ir šobrīd. Tad tas ir viens triks par to, ka tu sāc saprast, ka nav melns un balts, bet, teiksim, man varbūt šobrīd ir kaut kāda viegla skumjas, tāpēc reāli šobrīd. Es varētu tagad 20, 30 emocijas nosaukt, un es varētu gradēt no 1 līdz 10, lai es iemācītos tās fona, tās ietekmes saprast. Tas ir viens, un otrs ir, ka, ja gadījumā kādreiz jums gribās no stresa tikt ārā, tad emocionālais intelekts sākās ar vienu baigo dīvanu, ka čaļi piefiksē, ka, ja tu nosauc emocijas vārdā, tev paliek vieglāk. Piemēram, tev ir cepiens uz mammu, uz teitu, kas atkal mēdz tā vienkārši visiem būt arī pieaugušiem cilvēkiem, un tu vienkārši nosauc, tad man ir tas, tas tev ieslēdz tās smadzeņu zonas, kas ļauj tikt ārā no tā stresa. Tu vari paņemt tās emociju, to buķeti, un vienkārši sākt salikt, un tu tiksi ārā no tāda emocionālā spiediena, kas tev ir. Šeit jau es īstenībā kaut kur biju dzirdējis par šo. Pieņemsim, ko darīt ar intrusive thoughts vai tām negatīvām domām, kas tev iepeld arī par lēmumiem ļoti saistīts, bieži viss superīgi ejam uz priekšu močiem, pēkšņi parādās tā mazā domiņa, kas saka, īstenībā no tevis nekas aiznāks, ko tu iedomājies taisi. Un es dzirdēju tādu arī kā psiholoģisko triku, ka tu pasaki skaļi un smieklīgā balsī to. Stāv bieži dušā un vairākas reizes atkārtot dažādos redzīgajās balsīs šo smieklīgo domu, un beigās jau pašam liekas, kas par absurdu ideju. Jā, izdziedātājs esmu lūzerīs. Un tev tas ir strādājis? Es īstenībā mēģināju, ir strādājis, jā. Jo tu pašam paliek tik smieklīgi par sevi, es šobrīd stāvu runāju skaļi, bet kaut kādā veidā tas ir tas savu prieku paskatīties uz bēdām un vai kaut kādām emocijām, sajūtām. Jā, bet es domāju, tas ir tās kaut kādas tās domas, kas it kā ir tavi seni draugi, bet īstenībā tavi ienaidnieki, jā. Angliski pat ir termins frenemija, viņš saucās tā kā, kad tā kā tas pat ir, tas ir kaut kas tāds, kas tev principā ļoti traucē pieņemt. Bet tas, ko mēs runājam par to spektru, spektrs forši parādās 300 emocijas, bet ja mums ir, šobrīd es gribētu no jums dabūt ārā, kas ir dzīves tādi lielākie lēmumi, ar kuriem saskarās, nezinu, jebkurš cilvēks pieaudzis jaunietis, teiksim, pieaudzis cilvēks vecumā no 18 līdz 30 gadi, piemēram, vai arī vēlāk, tur savā ziņā no sākuma mēs izejam tām 300 spektriem. Bet vai nav tā, ka mēs tur aizējam līdz kaut kādam pamatam, un tur viss tas saliekās kaut kādās pamatlietās, nezinu, bailes, skumjas, un tur izkristalizējās tas pamats. Ikdienā būs spektrs, bet pie smagākiem lēmumiem, vai mēs varam nodefinēt kaut kādu, kas ir tie dzīves smagākie lēmumi, ar kuriem saskarās cilvēki, varbūt jums nāk prātā kaut kādi? Man tās ir divas lietas, ja var. Tad, man ir sava definīcija, kas ir ļoti īpatnēja definīcija intuīcijai. Intuīcija ir tas, ka, ja tev ir fonā 200 kaut kādu faktu, emocijas un tālāk, tad tas iznāk tā kā lāzeris, kas vienkārši ir apkopojums, kā analoģija, ja tu iedomājies kaut kādu sportistu, kurš principā nedomā laukumā. Tad es esmu bijis futbolists, es biju profesionāls futbolists, un tas nozīmē, ka es laukumā pat nedomāju, es vienkārši rīkojos kaut kādā formātā, tāpēc, ka man ir aiz muguras 10-20 gadu treniņi. Es vienkārši zinu, ko šī situācijā darīt. Viņš tā kā safokusējās lāzerī, un tu zini, ko darīt. Un te ir jautājums par to, kas ir tavā uzkrājumā, ko tu esi uzkrājis sevī. Tad ziņā, ka tev nāk ārā, vai tagad, ka šahists spēlē drausmīgā ātrumā, piemēram, un ir tāds Hikaru Nakamura, tur amerikānis, kurš drausmīgā ātrumā bliež un labāks par tiem, kas tur, ko tur. Viņš brīžiem, es nezinu, kāpēc to izdarīju, bet man liekas, tas ir pareizi.
Tā ir viena lieta, tādā ziņā, ka tu krāj visu laiku informāciju. Un, ja jūs gribat lielas dzīvē lietas izdarīt, tad attīstiet sevi. Visu laiku lēnītēm krājiet to bāzi. Bet otrā lieta, uz ko es visu laiku aizietu, un es stāstu arī, ko Māris daudz dara, un ar ko es esmu pievērsis vairāk uzmanību, ir ķermeņa pašsajūta. Dažādos ķermeņa stāvokļos tev pilnīgi savādāk darbosies intuīcija, tāpēc, ka smadzenes darbojās savādāk, un tev ir dažādos ķermeņa stāvokļos. Ja tu esi nogurušāks, tev būs cita atmiņa. Ja tu būsi labākā stāvoklī, tad būs atkal cita atmiņa, citas iespējas. Līdz ar to, ja jūs pieņemat lielu lēmumu, pirmā lieta, tad brīdī esi izcilā, labā pašsajūtā. Un nevis izgojies, jūties mierīgs, tev ir prātā klusums, tu esi paēdis, tu visi stāvokļi ir, cik vien iespējams ir, un tad tu pieņem to smago dzīves lēmumu. Mini check-ups būtībā jāuzstājas, vai tu vispār saproti, vai man šobrīd ir kā darba ņēmējiem, vai es vairs gatavs esmu šobrīd pieņem šo lēmumu, vai arī atstāšu citu. Varbūt pagaidīt 24 stundas, vai ne? Vai arī pat uzbūvēt uz to lietu. Ja varbūt jaunieši zina, bija tāds Alberts Einsteins, un viņam aicināja pārcelties uz tā brīža pasaules vislabāko universitāti no Šveices. Un viņam atnāk tie čaļi, atbrauc no Berlīnas universitātes un saka, aļo, laižam. Un viņš saka tā, sorry, stop, es tagad iešu staigāties, un viņš stundu gāja. Jo arī, piemēram, iešana ļoti neutralizē stresu. Un, ja tev ir kaut kāda lēmuma pieņemšana, lai cik tas triviāli nebūtu, pat iešana var palīdzēt. Un vienkārši tu noved visu iespējamo situāciju tik labā tādā stāvoklī, lai tu būtu vislabākajā savā optimālajā Šiem ir iešana. Ir kaut kāds vēl tādas nodarbes, kas rītīgi palīdz? 158,000 apmēram. Jā. Daudz. Tad varbūt kāds 3 nosauksim, kas varētu mūsu skatītājiem. Tad, ja tu fokusējies uz cepuri, vai ne, kaut kādu laiku apzināti. Elpošana. Lēns izelps. Tieši uzsvars uz lēnām izelpām, jo es nezinu, kā tev pieredz ar augsto, bet ir lēnās izelpas. Es liktu tieši uzsvaru uz lēnām izelpām, kas salielina sirds ritmu. Elpošana viennozīmīgi savieno ķermeni, prātu, apziņu, zemapziņu. Ir dažādas tehnikas, lēnākas elpošanas metodas, dinamiskākas, ļoti dinamiskākas. Ar terapeitu uzraudzībā tur viss tas darbs var ļoti dziļi iet. Bet tu pieminēji patiesībā, es prasīju to jautājumu, kas ir tie smagie dzīves lēmumi par Albertu Einsteinu. Principā tas viens no lēmumiem ir pārcelties no vietas, kur tu dzīvo, uz citu vietu. Tas ir tā kā bez mazā jaunietis dzīvo Madonā, un viņam tagad jāpārceļās uz Rīgu, vai tagad izlemt, vai es gribu Spānijā studēt, vai vēl kaut kur. Un tagad brāļa meitai ir tas jautājums, es viņai saku, izmanto iespēju mācīties ārzemēs. Viņi izvēlās to Latviju. Tīri no tā, ko tur ir teicis, tā drošības sajūta. Tur kaut kur ir tās bailes drošība, par ko būtu jāpastrādā, jāpadomā, ko gribās. Bet, stāvoklī, kad mēs neesam sevi nejūtam, tad es teiktu tā, tur intuīcijas nav, tev nekas nevar atnākt. Pastaigājot stundu vai 2 vai dienu, vai aizejot pirtī, vai uzelpojot, vai nopeldoties, vai savienojoties ar dabu, tad pieņem to smago lēmumu. Mācības, kur mācīties, pārokēties, kaut kur dzīvot, strādāt citu, pieņemt lēmumu vispār par profesiju, kas tagad jauniešiem arī man bija grūti pieņemt, kur es gribu vispār mācīties un ko es darīju. Uzņēmējdarbība, super, ejam uzņēmējdarbībā. Tur kaut kas tur varētu notikt labāk nekā iespējams maniem vecākiem, ko viņi ir darījuši. Tātad mēs kaut ko salīdzinām. Precēties par pensiju. Starp citu, ir viens no tādiem smagiem lēmumiem, kas ir senioru vecumā. Vēlāk mazliet. Viņš ir auditorijā, jā. Jā, es vai visi, kur tā dzīve tomēr to pamainās drastiski, tu redzi, ka šis tas mirklis, ka es varu vai nu krist, vai nu peldēt. Tā kā tev ir vairāk, varbūt ne krist gluži, bet vai nu nogrimt, vai peldēt būs pareizāk. Bet, ka tu vari saprast, šis tas mirklis, ka kaut kas pamainīsies. Un tad tev ir jātiek galā. Un par šo kā vispār tik galā ar to, ka dažreiz gribās savu latiņu zemāk uzstādīt? Gribās tomēr pateikt, es šo lēmumu, pieņemsim, teicu par to palikšanu Latvijā arī, bet par šito man līdz galam nav tā skaidrība, no kurā mirklī tu saproti, varbūt man ir jāpaklausa sev, vai arī es tomēr varu kaut kā sev apmānīt, un arī par apmānīšanu. Pieņemsim, es tev iestāstu, labi, nē, vienalga, ko es domāju, es braukšu, es darīšu. Cik ilgi, vai tā skaitās kā melošana sev, vai vienā mirklī tas nāks atpakaļ? Kāds jums ir domas par šo iestāstīšanu sev kaut ko? Es iešu, es darīšu. Kāds var izbeigties? Man šeit parādās, jūs gribējāt kaut ko pieminēt, man šeit parādās, ja tev vidē ir atbalsts, tad tev ir vieglāk to lēmumu kaut kā izbīdīt. Un drosmīgiem lēmumiem man tāda sajūta, vidē trūkst atbalsta.
Mans tāds viedoklis, jūs varat pakomentēt to vidi un lēmumu. Jā, man liekas, tas atbalsts pēc būtības ir ļoti svarīgs. Tā kā jebkurā gadījumā, tad, tā kā tas krist, es varu krist vai celties, un tur, man liekas, arī ļoti daudz baiļu momenti ir. Tā kā, kad mēs arī katastrofizējam reizēm. Bet, ja tas atbalsts mums ir, tad, principā, gan viens, gan otrs lēmums varbūt arī viņš nav obligāti mūžīgs un izšķirošs visiem laikiem. Bet, protams, tur ir vērts paskatīties uz to, kas ir tavas vērtības un arī kādas ir tās tavas emocijas tajā visā. Un es pateikšu kaut ko pavisam dīvainu lietu, ko es esmu bieži vien darījusi, lai pieņemtu lēmumus. Izklausīsies pilnīgi traka. Bet tu vari mest kā pēku. Bet ne tāpēc, lai saprastu, bet lai pastītos savās emocionālās reakcijās. Tu uzmet un tagad man uzmetās ģērbones, un es saprotu savas reakcijas uz to, ko tā kāpēk man saka. Un tas īstenībā ir dīvaini, bet tas palīdz. Labi, kā var nofēsot savām emocijām. Pat neapzinies, un beigās tu īstenībā bija tā viena uzvarošā balss, kas tev tur bija, bet pat tu negribēji, ka viņi sāk ārā un pēkšņi. Vai arī nav emocijas. Šis ir burvīgs piemērs, ko Ieva tagad saka, tāpēc, ka šis piemērs viņš izlauž ārā no tās mānīšanas. Tad, piemēram, es kaut ko esmu sadomājis, es gribēšu darīt to un to, un tas ir tik iracionāli, tas ir tik neloģiski savā ziņā, bet ļoti skaists piemērs. Taču par to drošo vidu, ko jūs abi runājāties, es gribu uzsvert vienu baigo niansi, ka ar to drošo vidi ir diezgan izaicinoši. Tad, ja mēs runājam, piemēram, kas jauniešiem droši vien daudziem ir aktuāls, ko darīt dzīvē tālāk, piemēram, es vienu no šī iemesla dēļ uztaisīju tādu mācību spēli, atrod savu aizrošanos, kurai ir izgājuši kaut kādi 5000 cilvēku Latvijā tagad cauri, un tas lielais izaicinājums tajā bija tas, ka ļoti bieži vien to, ko tu teici par to, ka to latiņu sazemēšanu, man ir milzīgs bailes no tā Latvijā, tāpēc, ka mēs ļoti baidamies kļūdīties. Mūsu vēlme būt atbildīgiem un bišķiņus perfekcionistiskiem, kas ir savā ziņā labi, viņi aiziet uz neprasmi pieļaut kļūdas, mācīties un pat nekritizēt citus. Līdz ar to drošā vide bieži vien ir jāmeklē domu biedru vidē. Un tas nozīmē, ka šajos mācību procesos, ko es sāku integrēt kaut kādā procesa brīdī iekšā, ir tas, ka lai ir šie buddy sistēma, lai tie čomiņi, lai tas, ka tu runājies ar līdzīgi domājušu, kas arī kaut ko meklē. Jo kļūdas tev būs, riski tev būs kaut kādi, bet tev vajag, ja es gribu aiziet uz Everestu, tas nozīmē, ka man vajag runāt ar cilvēkiem, kas ir bijuši Everestā vai runājuši par Everestu, un tā ir kaut kāda pilnīgi cita stēla nekā cilvēks, kas dzīvo pie Čegru kalna, kurā pat nav kalna, piemēram, un tā tālāk. Restīvi, tā drošā vide, tur ir dombiedriskuma tas jautājums un meklēt līdzīgi domājušos cilvēkus. Jā, tā kā nevis palikt pie ģimenes, kurā ir tikai man apkārt 4 cilvēki, bet būt plašākā atbalsta tīklā. Tas ir svarīgi. Tas, ko mēs joprojām runājam, manuprāt, ir ļoti racionāli. Jā, man liekas, ļoti Kāpēka? Eriks? Tas bija tik racionāli. Eriks ir ļoti skaists piemērs. Ieliekam intuīciju šajā. Es ar zemapziņu pēdējos 3 gadus nenormāli daudz strādāju, un es šitā lietiņa, ko tu tagad pateici, viņa ir tik šarmanta. Tāpēc, ka tā kā ar apzinātības praksēm, vienkāršais mēdz būt ģeniāls. Un šis ir tas pats. Viņš ir tik zosādi. Vienkārši paldies tev, jo kolosāli. Es ielikšu to intuīciju, pielikšu varbūt to, ka tad, kad tas no elpošanas praksēm cilvēki nonāk dažādos meditatīvos stāvokļos, un viņi piedzīvo gan meditācijās, gan elpošanās, gan cits to pirtī piedzīvo kaut kādās ārpus ķermeņa pieredzēs. Es redzēju sevi tādu, un es redzēju tur sajūtu, ka es esmu, nezinu, ar mani notika tas, es esmu veiksmīgs, spēcīgs, un savā ziņā man ir sajūta, ka tas fiziskais, emocionālais un apziņas, zemapziņas process, viņi kaut kādā mērā sirdī vai kaut kur ķermenī savienojas, un tā ir tāda tā kā atklāsme sev. Varbūt jūs varat, un man tas asociējās ar to, ka tu kaut kādā mērā izej cauri tām fiziskām sajūtām, emocionālajām apziņas, zemapziņas, savieno visu kopā. Un tev ir pilnīgi skaidrs nākamreiz, kad tu pieņem lēmumu, šitam es saku jā, šitam es saku nē, tāpēc, ka šis nav pēc manas būtības, ko man vajadzētu darīt, šis ir pēc manas būtības. Un te vienreiz kaut kādā mērā ir jāsajūt savienoties ar apziņu, zemapziņu, un tad tos lēmumus pieņemt, un tad varbūt kaut kā pa dzīvi, pa brīdim vai nepārtraukti būt tajā apzinātā cilvēka statusā. Es šī gadījumā, es esmu baigais zemapziņas tēmas fans tikai tā iemesla dēļ, ka to pašu atrod savu aizrošanos, es aizgāju uz to, ka ir tās bailes kaut kādas, un mēs ar viņām netiekam galā.
Tad ir jautājums, kā mēs viņus varam izravēt, bet tur ir triki ar to zemapziņu jābūt uzmanīgiem, tāpēc, ka tā ir tāda, savā ziņā viņa nav zinātniski ļoti, ļoti izpētīta un ļoti ilgi vēl, es domāju, nevarēs izpētīt. Taču var paskatīties bišķi no vienkāršāk no smadzeņu darbības viedokļa, kur gala rezultātā mums vajag divus stāvokļus. Mums vajag dziļu mieru kopā ar koncentrēšanos. Tas ir tas, kā es tulkoju šo efektu, kas ir dziļai, lēnai elpošanai, kā es nomienos, mans ķermenis izkliedē to stresu, manī ieslēdzās gudrunājot parasimpātiskā nervu sistēma, man atkal ieaktivizējās plašākā veidā mana smadziņu zonas, kas ir saistīts ar atmiņu, ar domāšanu, ar intelektu un tā tālāk, un es varu būt gan dziļi mierā, gan koncentrēts. Šie tie divi tādi parametri atslēgas vārdi, pēc kuriem, principā, ko mēs gribētu. Un, ja gadījumā kāds ir bijis pirtī, Latvijā daudz ir bijuši pirtī, ja ir bijuši tajā karstā augsts, pēc pirts mēdz būt tāda tā kā gaiša sajūta. Tas ir apmēram uz to pašu modi. Un mans novēlējums vispār, ka kaut kādās mācībās, ko es taisu, tev jābūt pēcpirts sajūtā, cik vien iespējams daudz arī tagad. Bet, principā, ka mēs esam omulīgi ar šo savu mieru un ka mēs esam ar šo savu koncentrēšanos klātbūtni. Būtībā jāsjūt tādu pirms lēmumus pieņemam, jājūtas pašam ir burtiski labi. Teiksim, tas tā vienkāršot diezgan, bet tā jājūt ir sajūta, ko tu minēji. Jā, skaidra galva, gaiša sajūta, ka tu nejūt to pārpūlu, to stresu. Tas viss, man liekas, ir tādi kā mākoņi priekšā tavai skaidrajai galvai. Bet vispār atjūt bišķiņā atpakaļ, tik mēs vēl runājam par kļūdām. Šis, man liekas, arī tāda diezgan svarīga lieta, ar ko jaunieši saskars tā baidīšanās no kļūdīšanās. Kā cilvēks arī, es esmu ļoti liela perfekcioniste. Es visu mūžu cīnos ar to, ka man bail kaut ko pamēģināt, jo dievdēļ kāds tikai redzēs, kāds izgāzīšos. Kā var citiem varbūt kaut kāda vienkārša tehnikas, kā tu vari sākt strādāt un pieņemt savas kļūdas? Atgādināt sev, ka mēs visi kļūdāmies. Mēs vienkārši esam cilvēki. Tas nozīmē, ka mēs kļūdamies. Man ļoti patīk jautājums. Paprasu sev, vai šobrīd esmu Google? Ja tu neesi Google, tad aļo. Es esmu Google. Un par Google taču kļūdās. Es nezinu visu. Man dzimtā, arī kas zīmīgi, ja jums ir bail kļūdīties, nešaustat sev par to, tāpēc, ka es saprotu, ka manā dzimtā bija ļoti liels bailes cilvēkiem kļūdīties. Un bija kauns par to, ja piefiksēja, ka es kaut ko nezinu. Un man tas bija dziļi iekšā sevī. Es esmu 12 gadus izglītībā, un es negāju uz izglītību, tāpēc, ka man bija patiesībā dziļi iekšā kauns, bailes no tā, ka kāds piefiksēs, ka es kaut ko nezinu. Un tas bija pat viens no iemesliem, kāpēc es pat izglītību negribēju izvēlēties. Es pat profesiju sev biju nobloķējis šīs vienas bailes dēļ. Līdz ar to šī ir liela lieta, ko tu, Katrīna, tagad cel, un tas ir milzīgs jautājums. Jā, bet es domāju, mūsdienās jau tā kā mums ir bailes no tā, ka citi kritizēs vai pamanīs, bet patiesībā kurš tad ir tas, kurš mūs visvairāk kritizē? Tā realitātē visbiežāk. Meitenēm vairāk no ka viņas pašas, čaļiem tas tā nav. Čaļi māk sevi nekritizēt pēc maniem novērojumiem. Čaļiem viss ir kārtībā. Kolosāls krekls, lieliski cepuri, visi aleluja. Meitenes ir vairāk uz sevis šaustīšanu, uz ķermeņa nepieņemšanu. Tur arī tā strīdīgi, jo, manuprāt, džekiem ir tas, ka viņiem tā liekas, viņi arī uz ārā to laidīs, un no pusauģiem tīpaši to var ļoti viegli nolasīt. Tev no ārā viņi likstēsīs tik smuku tēlu no sevis, viņi tik pašapņēmīgi, bet tu bišķiņ pabakst podziņu, viss smukais tēls sabrūk. Visi insecurities izlaiž ārā, un tas cilvēks tomēr... Visi vienkārši nebakst viņam pogas. Ko tu viņam piekasē? Tās ir viņa pogas, viņš ir Karlsons, lai viņš pats aiztiek savu pogu. Starp citu vīriešu, sieviešu lēmumu pieņemšanu. Jaunieši, piemēram, Katrīna iemet to tēmu. Izklausās, ka džekiem vieglāk pieņemt lēmumu, bet es spriežot pēc sevis, man liekas, tie grūtie dzīves lēmumi. Mēs šitā noteikti aizbrauksim no tur. Es teiktu, ka lēmumu pieņemšana no tiem dzimumiem tik ļoti neatšķirās. Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kas galvā noteikti. Varbūt ļoti apzinīgs džeks, varbūt džeks, kas neko nedara. Tas ir ļoti, ļoti subjektīvi, ļoti atšķirīgi. Man liekas, mēs nevaram nolikt tādu stingru robežu. Nē, mums nav jānoliek stingru robežu, bet es vienkārši pieļauju domu, ka tur kaut kāda domāšanas struktūra. Tur varētu būt mājās, ka vīriešiem dēļ testosterona un dēļ tā, ka viņiem vajag to status vairāk. Tur ir kaut kādi elementi, man liekas, ka es tagad hipotizēju. Es vienkārši pieļauju, ka varbūt tas varētu būt čaļiem bišķiņ vienkāršāk. Vai grūtāk? Es domāju, man sajūta, ka hipotēze ir kas vienkāršāk, man liekas. Jo sievietēm, man liekas, kāpēc liekas, ka sievietes savā apziņas laukā, par ko sievietes domā, viņas domā par daudz vairāk aspektiem. Tur ir ķermenis, tur ir apģērbs, tur ir attiecības. Priekšām vīrieši diezgan maz domā par attiecībām, piemēram. Salīdzinoši. Atkal, ja mēs runājam par niansēm, vīrieši ir ļoti bieži un neempātiski, kaut kā arī 30, 40 gadu vecumā tā. Līdz ar to mana hipotēze ir tomēr, ka... Jā, tās
pēc tava apraksta šobrīd sanāk, ka es esmu tāds kā vīrietis, bet, tad arī tu Es balsoju par to, ka mēs tik ļoti neatšķiramies. Jā, es arī saistībā ar lēmumu domāju, ka tur ir tiešām individuālais ceļš un tā sevis iznāšanas. Tas ir mans lēmums. Jā, kolosāli. Okay. Man nebija viegli pieņemt lēmumu pateikt, dēm! Okay. Bet jā, es domāju, ar šo mēs arī varētu tālāk ceļot un aizsvērt īstenībā daudz tālāk. Aizsvērt mums nākotni. Reizēm var gadīties, ka tev ir tāda pavisam slikta diena, kad liekas, ka neko nevari, neko neproti, izgāzīsies pie visa, ko mēģinās darīt. Tad mēģini uzdot sev jautājumu, ko mans labākais draugs, mans tuvākais cilvēks, ja es viņam izstāstītu par šo draņķīgo dienu, ko viņš man teiktu? Kas būtu tas, kā viņš man mēģinātu iedrošināt? Pieņemsim, tas varētu būt teikums, kad šī diena beigsies, tu tiksi tai cauri un rīt būs foršāka diena. Paņem un to teikumu uzrakstu uz nelielas lapiņas, salok un ieliec savu kabatā. Un ja pieņemsim dienas beigās, jau liekas, ka vairs vispār nevar šo dienu izturēt, tad izvelc to lapiņu ārā un izlasi savu skaļi, kas tur rakstīts. Kas ir tas, ko tavs labākais draugs tev teiktu, kā viņš censtos tev atbalstīt šodien? Un tagad bišķiņ pasapņosim, kā tad visu tā lēma pieņemšana, visu tā emocijas iztīsies kādus šodienas 70 gadus nākotnē. Tad arī pirmais jautājums, kā jūs prāt, tehnoloģija attīstība būs kaut kāds universālais robotiņš, kas tev tur pieies, nolasīs tevi no acīm, pateiks visu tev uzbūvi un noteiks tev ir tādas emocijas, tev tas jādara. Ir kaut kas tāds iespējams? Domāju, ka jā, man atbild momentāli ir jā. Tāpēc, ka acu radzeni, ko var izdarīt, man liekas, Polam Ekmanam bija daudz pētījumu par to, kā es pētu cilvēku acu radzenes. Jūs varat vienkārši apstīties, teiksim, tev ir ļoti mazas acu radzenes šobrīd katrīm, piemēram, ko tas nozīmē, kā tas nozīmē. Es nezinu nianses no tālāk, bet es saistīts arī ar stresu daudzumu un tā tālāk. Ādas reakcijas, tā kā. Cik man jau, principā, tas, ko tu jau stāsti, šī brīža situācijā jau mēs redzam. Tātad tā biometrija, kas nosa, redz un sauiek kopā ar pētījumiem, savinko šo visu, mēs jau tagad varam daudz ko pateikt. Nākotnē, es domāju, tas būs tiešām tā. Atkal mans slavenais spogulis mājās pienāca klāt, tev jau spoguļi rāda visus parametrus. Iegāji, nezinu, veikalā tev parāda, tev emocijas tādas, mēs tev rekomendējam šodien tādu produktu grozu, tāpēc, ka šis palīdz tam uzlabot, bišķi nobalansēt to tavu stāvokli, tu šodien esi pa daudz stresā, klausies, tev šie produkti nav vajadzīgi, ko tu parasti pērc. Ja mēs jau zinām, ko tu pērc, mēs tev uztaisījām tavu emocionālo jauno grozu, ko tu varētu, un klausies, tev tomēr vajadzētu aiziet rekur uz kādu no šīm kaut kādām praksēm, rekur aiziet tur aiz stūra, ir jau, mēs tev pierakstījām, tu tagad pēc 15 minūtēm jau vari tur aiziet un dabūt būstu. Un tad manī pamostās rebels, kurš saka, jo ar visu saviem groziem. Jā, tur īstenībā izlēma jaunu lietu, ka viena lieta, ko es neredzēju, bija lēmumu pieņemšana. Un tas arī īstenībā par to es arī gribu parunāt, kas notiks ar to lēmumu, jo jau šobrīd tik daudz, ko īstenībā cilvēks var ļoti, ļoti vienkārši iziet cauri, nevienu lēmumu nepieņemot. Es varu pamosties un aiziet gulēt, diena visu laiku tikai ierakstīt mākslīgajam intelektam, jau ChatGPT, ko es šodien darīšu. Vai man paies brokastīs soli, vai man uztaisīt maizītes. Šeit ir tas jautājums, jā, ja tu tā emocionālā ēšana vai kaut kādi iracionāli lēmumi. Jo teorētiski šobrīd es mierīgi varētu iziet visu dienu, paprašot katru šo dienas lēmumu mākslīgajam intelektam. Kā ar tavām vērtībām tajā, es domāju, visā procesā? Varbūt tev vajag sadalīt tās lietas, ko tu tagad ieminējās, ko Ieva jau... Atceramies mēs pa nākotni. Jā, man ir aizdomas, ka viņi ir tuvāk nekā mums šķiet runā par 70 gadiem. Es pateikšu vienkārši piemēru. Ja nemaldos, pirms gadiem 15, Amerikā ir tāda milzīga ķēde, veikala ķēde kā Target. Tur bija viens gadījums ar tēvu, kurš audzina viens pats meitu, un vienā brīdī atnāk uz mājas vēstuli, viņš skatās māju vēstuli, tad apsveicam, ka jūs esat tur stāvoklī, un veikals Target jums tur dāvina to un to un to, un viņš saka, pagaidies, viņš tur paķinās, bet tad domā, pagaid, meitai kaut kāds 17, 18 gadu, viņš, ok, paprasīšu, un viņš prasa meitai, meita kaut ko tur liedzās, kas tur, ko tur, kā tur, ne, un tad beigās, labi, jā, es esmu stāvoklī.
Un ko tas nozīmē? Tad targets pēc tiem produktiem, ko ir pirks kāds ar šo karti, kas ir atlaižu karte, tad viņš redz, ka tur ir kaut kāda šokolāda reņģis vienā pirkumā vai kaut kas tamlīdzīgs, kas vienkārši pēc algoritma nozīmē, ka cilvēks ir stāvoklī, ka šī sieviete, kas to ir pirkusi, tas ir burtiski tur ir tā sekvence. Tad tas ir pirms 15 gadiem. Datu analīze. Un šī situācijā man ir 2 elementi šajā visā. Es ļoti gribētu datus, kas man pasaka, piemēram, ka šobrīd man vajag, priekš manam zarnu mikrobiomam, man vajag tādas probiotikas. Es ļoti gribētu tādu. Es gribu zināt, ka, piemēram, cinks ir ļoti vajadzīgs organismā, un viņš var būt par daudz, kas ir kaitīgi. Es gribu, lai man ir optimālā daudzumā cinks. Piemēram, vai arī es strādāju ar savām auditorijām, kaut kādā brīdī man ir mega svarīgi, lai cilvēki nav pārguruši. Ja manā priekšā ir noguris cilvēks, un man viņam ir jāmāca kaut kas, jāmāca apzinātība, jāmāca atgūt enerģiju, un viņam nav tie minerāļi. Es viņam, principā, esmu vardarbīgs. Tas tā kā jebkuram bērnam skolā, piemēram, tu esi noguris, tu esi neizgulējies no tālāk, un tad tev jāmācās matemātika, tev nav ķīmisko elementu smadzenēs. Būtu tāds kā background checks tev noderētu. Precīzi, respektīvi par status quo. Tas ir viens, bet es domāju, uz to, tas, ko tu runā, nākotnē tas ir iespējams, un no biohacking virziena tas jau ir pieejams. Tieši, jā. Siekala, asinis, dati, ķermenis. Bet mēs tagad aizējām uz to jautājumu, ko ieteica par vērtībām. Un te tas stāsts par to, ka mēs kā civilizācija, manuprāt, mēs fantastiski degradējamies, tāpēc, ka mēs aizējām tajā dopamīnu pavadāt, TikToks, Instagrams un tā tālāk, un mēs arvien mazāk izmantojam savu ģeniālo intuīcijas apziņas muskuli, ar kuru mēs varam sajust sevi, ar kuru mums var būt prieks, kur mēs ģenerējam prieku. Vienkārši iedomājieties, ar elpošanu mēs varam ģenerēt prieku sev. Un mēs paliekam par luņiem, lošiem, tirliņiem un tā tālāk. Lai piedots man par šādu zaimošanu, pietu krustiņu vārdiem sakot. Jau nākotnē, kas tev vēl piebilstams, varbūt 70 gadus uz priekšu, kā tu to redzi? Jā, es domāju par tām vērtībām. Man liekas, tas ir kaut kas tāds, kur mēs nevaram, es nevaru īsti iedomāties rīkus, kas var tam palīdzēt. Tā kā, jā, manai zarnu mikrobiomai varbūt tiešām ir kaut kas šī brīdī ir vajadzīgs. Bet man kā Ievai Bitei, varbūt tā kā cilvēkam, kurš grib pats pieņemt savus lēmumus. Es iedomājos par to lēmumu pieņemšanu, piemēram, izvēlēties profesiju 18 gados. Es pilnīgi es esmu pabeidzis kaut kādu izglītības iestādi. Es redzu to šobrīd tā, ka principā tev var iedot rokas grāmatu, kas tu esi, kur ir aprakstītas metodes no visdažādākajām metodēm, tādu, sauksim, notipošanu. Un arī šobrīd jau ir kaut kādi karjeras speciālisti, kas palīdz to saprast, viņi vairāk ir mācījušies, ko pielāgot, atrast, bet es to redzu tā, ka principā tāpatās, kā mēs spējam šobrīd to zarnu mikrobiomu noteikt vai mikroelementus, tad, principā, mēs, paskatoties uz tevi, ievācot datus, varam pateikt, klausies, tev ir, principā, 3 profesijas vai 3 prasmes, kuras tev ir izteiktas, un tas, vai kurā nozarē tu to realizēsi, respektīvi, tu dabūsi to atbildi uz jautājumu, kas tas jautājums, kur palieku es, un kur ir tas dzīves prieks kļūdīties. Jo man ir sajūta, ka nebūs kļūdu pie visiem tiem datiem, kas ir pieejami pēc 70, varbūt 100 gadiem, jo mēs varam, kas pēdējie gadi 10 parādās, datu ļoti daudz ir. Mēs arvien vairāk zinām. Jautājums, vai kādu lēmumu mēs pieņemam, vai mēs apzināti, nē, es tomēr iešu, nezinu, man ir jāstrādā ar to, bet nē, es iešu tomēr tajā nozarē. Un vēl paliek attiecības. Tā kā tas ir, mēs esam pārāk komplicētas būtnes. Tā kā tas nav tikai par mums. Mēs mainamies un attiecības ir daļa no mums un daļa no tām izmaiņām. Jā, es arī gribētu teikt, ka noteikti būs cilvēki, kuri pamanīs šo iespēju, ka viņi var izbēgt no lēmumu pieņemšanas un viņi izmantos to, bet man liekas, tomēr es ceru arī, ka cilvēki sapratīs, ka mēs tomēr kaut kādā veidā esam kaut kas unikāls, tas kompis kaut kādā veidā ir ieslēdzies un darbojās. Un varbūt, ja viņš mums ir dots, tad varbūt viņš arī ir jāizmanto. Un tās izvēles jāveic pašiem. Un arī par kļūdīšanos, es gribēju vēl piebilst pirms tam jau, man liekas, ka kļūdīšanās vienkārši ir jāiemācās tiešām izmantot to kā iespēju. Tas ir tāds labākais, ko es varu pateikt. Es arī, kā es strādāju, vienkārši pasties to pilnībā noņem visus fona skaņas, noņem visu un pasties, ko šis man iemācīja. Un tā iet vienkārši visu laiku turpināt mācīties, un arī nākotnē, man liekas,
Es šaubos, ka mēs no kļūdām pilnībā izvairīsimies, jo, es neredzu, ka pilnībā... Ceru, ka nē. Jā, es arī ceru, ka nē. Es pat teiktu, laikam, es esmu otrā spektrā Mārim. Es domāju, ka bezkļūdīgums nav iespējams. Yep. Dēļ šī paša, ka mums ir cik tur triljonu šūnu organismā un mūsu milzīgā ietekme, kas ir epiģenētiska, tādā ziņā, ka mūs aktivizējās kaut kādi gēni, kaut kādos posmos, zinātne mega ilgi tur vēl netiks iekšā, tāpēc, ka zinātniskā metode šobrīd kāda viņi ir, viņi ļoti maz gadu nākotnē, ja paskatās, es domāju, ka tu to attiecību tēmu bišķiņ izšūpoji man to, bet es sapratu, jā, abi divi zina, kas es esmu. Es šajā gadījumā esmu tas cilvēks, kurš ir tas ezoteriskais cilvēks ar visām tām iepriekšējām dzīvēm, vēl kaut ko, kas mums ietekmē, un tas ir attiecības lieta, ko iesaku, un šis vēl paplašina. Vienkārši tas informācijas lauks ir neaptverami milzīgs, un ja mūsu ķermenī pēc, atkal to zinātniski nevar izmērīt, bet viens no cipriem ir 6 miljoni ķīmisko reakciju organismā, arī tajā pašā ziņā par to, ka mums ir cik tur tie 1000 baktēriju, 4000 baktēriju manā zarnu mikrobiomā. 70 gados var būt kaut ko tur sakārtos, bet tas tā kā ar laika prognozes, starp citu. Iedomājieties, cik gadus taisa mākslīgo intelektu slēdz pie laika prognozēm, un tāpat tās ik pa laikam šauj greizi. Bet tā ir tikai tā ir apaļa zemeslode, kur mēs kaut kādus tos faktorus diezgan labi paredzam salīdzinoši. Arī tāpat tās ir, cik mēs okeānus vēl neesam izpētījuši. Iedomājieties, pat okeāni vēl nav izpētīti. Oi, cilvēks. Mēs neesam statiski, Māri. Mēs visu laiku mainamies. Es neesmu tas pats cilvēks, kas es biju pirms 10 gadiem. Es vienkārši esmu pilnīgi cits cilvēks. Pirms minūtes. Mēs mācībās taisījām. Tik pesimistisks es neesmu. Es esmu atkal tik optimistisks, ka tev hormonālā sistēma darbojās. Mums bija saruna par to, ka mēs mācībās gribējām taisīt hormonālu analīzi, lai saprastu, cik daudz ir tas stresa hormons kortizols iekšā. Un vienkārši ņemt un tā tālāk. Viņš saka, cik jūs reizes dienā taisat? Es saku, 4 reizes dienā mēs taisam. Viņš saka, apsveicam, bet vajadzētu apmēram 20,000 reizes. Restīvi, pikto sekundē mainās visu laiku kaut kas jauns, jauna doma, jauns hormons. Visu laiku. Viens tikai palicis jānodzīvo, un tad jau redzēsim, kas notiks. Tad jau arī uz priekšu tikai skatīsies. Tas tā kā uzdevums, ja? Jā, tas ir izaicinājums visiem. Pamēģiniet tikai neizdzīvot. Man vajadzēs šo pašu diskusiju tomēr vēlreiz risināt. Jā, tas būs, kā tad ir tajā laikā. Tiekamies pēc 70 gadiem. Tieši tā. Man būs 32. Tad lēmumu pieņemšana, malšanās, kurā mēs nevaram atrast atbildi, nevaram atrast īstos risinājumus, tā kā milzīgas šaubas par kaut ko. Tad šādās situācijās ļoti palīdz, ja mēs varam sajust to, ka mēs integrējam savas emocijas, savu emocionālo prātu, to, ko mums grib teikt, mūsu emocijas, ko mums liek darīt, ar mūsu racionālo prātību, mūsu zināšanām par to, ko kurās situācijās vajadzētu darīt un kas būtu pareizi vai nepareizi. Un faktiski, pieņemot jebkuru lēmumu, mums vajag ņemt vērā abas šīs daļas, abas šīs puses. Mēs apsēžamies apzinātā pozā, tad apzināta poza nozīmē to, ka mēs principā esam fokusēti, mēs iztaisnojam muguras, sajūtam kājas uz zemes, viņas nedrīkst krustot, tā kā mums ir jāsajūt kājas uz zemes, ķermenim jābūt atvērtam, varam atvērt arī rokas ar plaukstām uz augšu, izgludināt sejas muskuļus, varbūt izveidot nelielu vieglu smaidu, un vispirms safokusēties uz elpu, tā kā kādu mirkli sajust, kā mēs ieelpojam un izelpojam, un tad varam aizvērt acis un turpināt fokusēties uz elpu. Un tad mēs mēģināsim tagad lēnām atrast ķermenī to vietu, kur mēs varam sajust, kā mēs varam integrēt savas emocijas ar savām zināšanām un racionālo prātu. Tā kā ir vairāk varianti, kā to izdarīt, un viens no variantiem ir tāda jauka vizualizācija, kas saucās lejupējošās kāpnes. Kā mēs varam iztēloties, ka mūsos ir tādas senas spirāla veida kāpnes, kuras ved mūs uz leju. Sajūtiet vietu, kur jūs skaidri ziniet, kur jūsu emocijas ir integrētas ar jūsu prātu un zināšanām. Tā ir jūsu iekšējā dziļākā gudrība, kurā faktiski jums ir visas atbildes. Mēs varam uzlikt roku ķermenī, uz tās vietas ķermenī, kur mēs sajūtam saikni ar savu iekšējo viedo prātu. Tā kā piemēram šeit un sajust to, ka mēs varam būt kontaktā ar savu iekšējo dziļāko gudrību. Un pajautājiet tad viediem prātam šo te jautājumu, ar kuru jūs mokaties. Uzdodiet jautājumu un vienkārši pagaidiet atbildi. Dažreiz tā
nāks uzreiz, dažreiz pēc kāda laika, varbūt pat pēc šī vingrinājuma beigām. Dodiet sev šo laiku. Un, kad jūs esat šo laiku veltījuši, varat lēnām atgriezties, atkal ieelpot pāris reizes, lēnām atvērt acis un nākt atpakaļ. Un pēdējais, ko es gribētu no jums, varbūt jūs katrs var padalīties kādiem īsiem tips and tricks, vai kādiem apkopojumiem, atziņām, vai vispār, ko jūs gribētu, lai klausītāji no šī ir uzsvēruši. Kas ir tās atziņas, kas ir tās lietas, ko mēs varam darīt, lai mūsu lēmumu pieņemšanas dzīve paliktu vienkāršāka. Man būtu stāsts par dombiedriem. Es ļoti daudz ko redzu, it sevišķi tādiem, ja tu jūti sevī potenciālu, un es domāju, ka tā auditorija, kas šo klausās, man liekas, ka, ja tu jau šo klausies, tu esi, es pateikšu, baigi dīvainu lietu, tādu 20% sabiedrības daļas, kas ir domājošā daļa, es ļoti atvainojos, ka es tādu procentizalizēju, bet tas nozīmē, ka tev ir jāapzinās, ka tavai smadzenei tev ir kaut kāds potenciāls, kas tev ir jāliek lietā, un tev ir ārkārtīgi svarīgi atrast dombiedrus, ārkārtīgi svarīgi, jo, ja tu nebūsi dombiedrus, tu sāksi slīdināt sev riņķī pēc tiem cilvēkiem, kas tu esi, un tas tev fantastiski sazemēs. Atrod dombiedrus, kas aug, kas attīstās, kas tev iedvesmo, un nebaidies, tur nav jābūt status cilvēkiem. Ja es esmu redzējis fantastisks, spēcīgs cilvēks bez diplomiem, ar diplomiem, nav pat svarīgi. Vienkārši tie cilvēki tev iedvesmo, tie var būt vienaudži, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā. Es droši vien apkopojot, es gribētu aicināt tiešām pievērst uzmanību gan emocionāliem, gan racionāliem un tiešām viņus abus integrēt, ko īstenībā arī ieklausoties savās ķermeņa sajūtās arī var sajust. Un pateikt sev, ka, ja es kļūdos, tas ir forši, tās ir manas kļūdas, manas. Kaut kas man ir ok. Mārī, kā tev? Man laikam nāk tas apzināties, jā, ar kļūdām bišķiņ, bet tā pozitīvi pasakot, varbūt, ka tas pārmaiņu ceļš ir neizbēgams. Un vai tas ir caur kļūdām, vai caur to pozitīvo ceļu, to, ko tu minēji, kad vadīja sistēmu, draugus, meklējam tos, kas velk mani uz augšu, tas jau ir tas pārmaiņu ceļš, tāpat tu tur ņemies un peries, un jo ātrāk mēs to apzināmies, man liekas, tajā vidē, jā, tā kā tas transformācijas ceļš pieņemt viņu kā never ending story, ka tas pārmaiņu ceļš un mūža izglītība un nepārtraukti likt iekšā kaut kādas kucīšas vai milzīgas mājas vai domas vai sapņus krāmējam un liekam. Un neizolēties, runāt ar citiem, tiešām, tā kā tas ir viss. Un ap citu par to attīstību, man ļoti labs piemērs ir par to, ka smadzenēm ir divi stāvokļi. Viņas vai nu attīstās vai degradējās. Tas tā kā ar muskuļiem. Ja tu bicepsu neaiztiec, tad vienkārši viņš degradējās, viņš paliek pa cīsiņu šeit. Tas pats ar smadzenēm ir. Tā kā ļoti precīzi doma. Jebkurā gadījumā tev jāizvēlās visu laiku, vai tu attīsties vai degradējies un atrodi foršu cilvēku. Jā. No savas puses vēl vēlētos atgādināt par šo monētas metodi, kas man ļoti iepatikās minēja. Tiešām grūts lēmums, kā uzzināt īstās sajūtas, uzmetam monētu. Superīgi, man šis ļoti patika. Un vēl no sevis es gribētu tādu diezgan būt vienkārši un pašsaprotam, bet tiešām vizualizēt. Ja tev ir divi lēmumi, iztēlojies, kā tu jutīsies, kā tu uzvedīsies, pasapņo nedaudz, paguli ar acīm ciet, padomā, kā es jutīšos tad, kā es jutīšos tad. Varbūt tam visiem palīdz, bet dažreiz kaut kādu skaidrāku bildi tomēr arī varētu dot. Es domāju, ka jūs arī noteikti piekritīsiet. Starp citu, drošības pēc gadījumā kāds kritiskāks latvietis šo skatās. Es gribētu pateikt par monētas metodi, ka viņa nav priekš tā pieņemsim, ka es par to pieņemtu lēmumu, bet tā ir priekš tā, lai es ieraudzītu savu sajūtu. Savas reakcijas. Tas ir tā, ka svarīgi, tāpēc, ka es iedomājos kaut kāds Twitterī. Ak, Dievs, kas par raidījumu, kur atkal runā par to, ka jāmet monētu, lai izdomātu, vai braukt uz Ameriku vai nebraukt uz Ameriku. Nu, tā. Tas ir vienkārši sevis iepazīšanas mehānisms un tā. Jā. Jā, es domāju, šādas notis arī varētu teikt paldies mūsu superīgiem viesiem. Paldies klausītājiem. Kur es esmu? Ko mēs darām? Kas tur notiek? Un tad tā, tiekamies jau nākamajā epizodē. Super, paldies visiem. Tā. Paldies. Tā.